Esiet sveicināti! Man ir milzīgs prieks un milzīgs gods jums atkal piedāvāt nelielu divdabīgu semināru, kas notiksies 6. un 12. augustā, un kurš saucās Google mākslīgā intelekta rīki radošām un jaudīgām mācībām. Jā, starp citu, mācību gads vairs nav aiz kalniem. Un nedaudz par šo semināru. Šajā rīkā mēs apskatīsimies pamatā 3 ļoti jaudīgus Google rīkus. Pirmais jaudīgais Google rīks ir Google Gemini, kas ir līdzīgs kā ChatGPT ar visām iespējām. Lielākā daļa iespēju ir pilnīgi bez maksas. Varam to izmantot neierobežoti. Viņām mēs varam jautāt jau kādus jautājumus un iegūt jau kādas atbildes, veidot dokumentus, veidot pētījumus. Tas citu pētījumu rīks Google ir īpaši pētījums. Kā arī, tas gan pagaidām ir maksas versijā, bet es arī parādīšu, kur tam var piekļūt bez maksas. Mēs varam jau ar Google Gemini veidot nelielus video klipus ar visu skaņu. Vēl viena lieta, kas ir ļoti jauka Gemini un kas šobrīd tiek piedāvāts pilnīgi bez maksas, mēs varam veidot paši savus pielāgotus chatbotus, kuri atbild uz jautājumiem tieši tā, kā mēs to vēlamies. Šeit mēs varam, piemēram, izveidot chatbotu, kurš skolāņiem palīdz mācīties un, piemēram, nedod tiešas atbildes uz jautājumiem, bet palīdz līdz tām nonākt. Šeit, ja mēs paņemam jaunu Gem robotu, mēs varam vienkārši atteikt, kādā veidā šim chatbotam ir jārēģē uz mūsu jautājumiem. Šajā seminārā mēs noteikti katrs izveidosim kādu pašu savu pielāgotu chatbotu. Nākamais spēcīgais rīks, par kuru esmu vairāk kārt runājis un kurš piedzīvo nemitīgus uzlabojumus, ir Google gudrā piezīmju grāmata, kas ļauj mums apkopot informāciju no dažādiem resursiem un dažādās valodās un no šiem resursiem ļoti īsā laikā dabūt tieši to informāciju, kas mums ir nepieciešama. Un uz šīs informācijas pamata mēs varam, piemēram, veidot audio dialogus, ko vairāk kārt esmu izmantojis savās prezentācijās, kas ir atrodama Mīs skolas mājaslapā. Bet bez tā, ka mēs varam informāciju šeit ļoti dažādos veidos apkopot, mēs varam balstoties uz esošo informāciju veidot jaunu informāciju. Un šeit es esmu ielādējis materiālus no skolu 2030, kas saistīti ar sākuma skolu, un viņam palūdzu, lai viņš man izveido 3 minūšu stāstījuma audio monologam par skolu 2030 pamatvērtībām sākuma skolā. Pašā sākumā viņš man iedeva materiālu, kurā ir pilnīgi ar visām atsaucēm. Es varu nospiest uz jebkuru cipariņu un redzēt, no kura dokumenta un kurā vietā šī informācija ir nākusi. Vēlāk es viņam palūdzu, lai viņš šīs atsauces noņem nost, un viņš man iedeva tīru tekstu. Un tuņās jūs redzēsiet, kādēļ es to izdarīju.
audio dialogi ir labi, bet viņi reizēm ir apnicīgi, jo šie gadījumā ir divi cilvēki pat runā, bet man sagribējās, lai es varētu veidot audio monologus. Un šobrīd es šo tekstiņu vienkārši nokopēšu un pāriešu pie nākamā spēcīgā rīka, kas ir Google AI Studio. Sveiki! Šodien es jums pastāstīšu par Skola 2000. Jā, un šis pat jau vairs nav tikai viens rīks, šeit ir daudzi vairāk spēcīgi rīki, kurus mēs aprunāsim. Un viens no rīkiem mums ļauj no jebkura teksta, kas ir uzrakstīts, veidot audio stāstījumu. Pie kam šeit ir iespēja izvēlēties vairāka veida runātājus, un tie ir diezgan daudzi. Mēs šeit paskatāmies, redzam veselu kaudzi, dažāda veida, dažādu toņu, dažādas intonācijas. Mēs varam pārvērst rakstīto tekstu audio failos. Un šis noteikti neapšaubāmi ir vienkārši super rīks cilvēkiem, kuriem ir problēma ar ētri. Mēs varam pilnīgi visu informāciju šobrīd viņiem iedot audio formātā. Un pēc tam viņš mums pēc zināma laika ir izveidojis audio failiņu, kuru es varu noklausīt. Mūsdienīgai izglītībai Latvijā un palīdz katram bērnam plaukt. Pie kam šo audio failiņu es varu lejuplādēt un pielikt klāt savai prezentācijai. Tas nozīmē, ka es tagad, veidojot savas mācību prezentācijas, es viņām varu arī pievienot faktiski katram failam arī audio failu. Arī šo es jums visu parādīšu, kā to audio failiņu saglabāt un kā viņu pielikt klāt savai prezentācijai. Bet, kā jau es teicu, Google AI Studio nav tikai viens rīks. Šeit jūs varat piekļūt pilnīgi visiem Google mākslīgā intelekta moduļiem, kuru ir diezgan daudz. Redzam, kad ir Google 2.5, Google 2.0, šeit ir vēl 2, un šeit ir vēl vairāki mazie moduļi, kurus jūs pat varat lejuplādēt savā datorā un izmantot arī bez interneta. Ir iespēja šos moduļus salīdzināt, nedaudz viņus iekoriģēt, lai viņi, ja, piemēram, temperatūra būs zemāka, teksts būs precīzāks, bet ar mazāku radošumu. Savukārt, ja mēs uzliksim lielāku temperatūru, teksts varbūt nebūs tik precīzi, bet viņi būs radoši. Bez tām papildus mēs varam šajā Google AI Studio, mēs varam viņam ne tikai tekstu, mēs varam ar viņu runāt, mēs viņam varam rādīt tīmekļa lapu un lūgt palīdzību, un mēs varam vienkārši ar viņu runāt kā ar dzīvu cilvēku, ieslēdzot savu tīmekļa kameru. Vēl neapšaubām mēs varam viņā ir Google AI Studio ir pieejams arī attēlu veidošanas un labošanas rīks. Varam veidot šos video klipiņus, kā mēs šeit ekrānā redzam. Un ne tikai to, mums ir iespēja veidot arī pašiem savas tādas kā lietotnes, ja programmiņas. Šeit, ja es paņemšu
manas lietotnes, kuras es esmu veidojis. Es, piemēram, bez programmēšanas zināšanām izveidoju pats savu lietotni, kas man veido prezentāciju. Ja parādīšu, kā tas izskatās. Nedaudz gadu, kamēr viņš to lietotni ielādē. Un, lūk, šī ir lietotne, kuru esmu izveidojis. Šādi viņi izskatās, ļoti vienkārši. Un es, teiksim, vēlos izveidot prezentāciju par kafijas vēsturi. Es spiežu ģenerēt slaidus. Un pēc neilga laika es iegūšu ar savu prezentāciju. Kāpēc tā? Šoreiz izmeta kļūdu. Mēģināsim to atkārtot un izdarīt vēl vienreiz. Viņam nepatīk kafijas vēsturi. Labi, ieliksim MI. Izglītībā. Nu, kaut kas viņam nepatika, cerams, ka šoreiz aiz. Protams, ka ir jau daudz gadu, un lūk, dažreiz mākslīgā intelekta rīki mēdz iznest arī kļūdas, bet es redzēju, ka manā lietotne, kuru es pats izveidoju, beigās tomēr var arī izveidot slaidus, pie kam slaidos var salikt bildes. Nākot uz semināru, tu vari padomāt, kādu lietotni savām mācībām vēlies izveidot tu. Ja tevi šis viss interesē, ja, tad netērē laiku un spied reģistrēties, un mēs ar tevi tiekamies. Un ar tevi mēs tiekamies 6. augustā 18:00. Visa informācija būs e-pastā pēc reģistrēšanās. Uz tikšanos!